Nu, Rundāles pils ir sasniegusi, pieredzējusi karaļa otrreizējo tronēšanu šogad jau. Milzīgi apsveikumi. Braucot uz šejien, mēs redzējām, ka līst lietus. Vai tev bija bailes no tā, ka varētu sākt līt? Vai varbūt spožā saulē ir grūtāk kā Lietuva? Tieši tā, tieši grūtāk bija tāpēc, ka bija tas lietus un pēc tam saule, un tad ir grūtāk, ka uzreiz nomainās uz karstāku laiku, tad visi sagurst, jātnieki un zirgi, tā kā tas bija mazliet grūtāk, bet, mēs ar visu tikām galā, ļoti labi. Jā, man liekas, ka tas ir profesionālisma, tā teikt, kritērijs, ja, ka cilvēks spēj startēt un radīt izcilu rezultātu neatkarīgi no laika apstākļiem. Tas ir fantastiski. Man liekas, tas ir vēl jau vairāk parāda, cik Rihards ir izcils sportists un cik King of the Dance ir izcils zirgs. Mēs tiešām to freestyle veidojam gadiem, ja, un ir ļoti svarīgi atrast tieši tos elementus, kas izceļ tieši Riharda kā jātnieka un zirga, Kinga kā zirga labākas īpašības. Ja? Tas ir svarīgi. Mums ir obligāti elementi, bet mēs varam viņus salikt tā, lai viņi izskatās pēc iespējas labāk. Un, protams, es uzskatu, ka mums ir izcila horeogrāfija. Man vienkārši pašai mūsu freestyles sagādā māksliniecisku baudījumu. Kad viņu skatos, es ķeru kaifu no tā, cik lieliski salikt elementi, cik foršas ir muzikālas pārējas. Tā kā man liekas, ka mēs padarījām fantastisku darbu ar to freestyle. Ar šo arī noslēdzās Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs. Kas ir tas, ko jūs visvairāk paņemsiet no Parīzes un no pieredzētā? Mēs paņemsim tās emocijas, jo Parīze tas ir vienkārši kolosāli. Skatītāji ir kolosāli, atmosfēra ir kolosāli, vieta ir kolosāla. Jā, tas ir brīnišķīgi. Jā, neskatoties uz to, ka Parīzi mēs šeit redzējuši neesam, un Versaļas pili neesam bijuši, kaut trenējamies katru dienu viņai blakus, jā. Bet mēs tomēr šeit, man liekas, ka mēs ļoti koncentrējamies uz rezultātu. Un man liekas, ka mēs arī paņemsim sajūtu, ka ja tu ļoti stipri, labi un kārtīgi strādā, tu vari sasniegt jebko. Rihard, vai tu piekrīt šim apgalvojumam? Jā. Ideāli. Sirsnīgs paldies visas Latvijas vārdā no jums. Gaidīsim jūs Losandželosā. Paldies.